Latvija šodien. Sveiki! Prieks, ka šajā sestdienas rītā esat atkal kopā ar mums. Mani sauc Agris Drovskauns un jūs skatieties raidījumu Latvija šodien. Šajā reizē viesojāmies kā gadiem pieredzējušos tā jaunos restorānos, kur ikdienas rūpējās par to, lai jūs un jūsu ģimene varētu baudīt ēdienus kā no Latvijas, tā no citu valstu virtuvēm. Kā arī kur pēc garšīgas paēšanas pasportot un pēc sportošanas atjaunot spēkus. Tas viss un daudz kas cits interesants turpinājumā. Šobrīd atrodos pie Jelgavas kultūras nama, kur pirms 11 gadiem tā telpās durvis vēra vaļā kāds kokteļu bārs. Taču pirms gada uz pāris dienām durvis tika slēgts, lai pēc tam atkal jūs priecētu ne tikai kokteļiem, bet arī garšīgām maltītēm ikdienas, kā arī drīzumā katru svētdienu aicinu jūs uz branču. Atrodamies mēs Jelgavā, kafejnīcā, restorānā Chocolate & Pepper. Esam atvērti mēs jau 11 gadus. Pirms šiem 11 gadiem mēs vērām savas durvis kā kokteļbārs ar daudziem dažādiem kokteļiem un, teiksim, vieglām uzkodām. Tagad savu kontekstu esam pilnībā mainījuši. Esam vairāk tiešām restorāns. Esam pirmie Jelgavā, kas uztaisīja branču. Tās ir tās saucamās vēlās brokastis. Ir ļoti patīkami, tanī ritmā esam iegājuši un cilvēki ir ļoti apmierināti un tikai to labāko par mums saka saistībā ar brančiem. Svētdienu rītos no septembra atsāksim rīkot branču pasākumus, kuru laikā mazākos klientus izklaidēs animators. Animatoru ir iespējams pieaicināt arī gadījumos, ja klienti vēlas rīkot bērnu ballīti. Piektdienu un sestdienu vakaros pie mums viesojas DJs. Ik pa laikam rīkojam arī lielākus pasākumus ar dzīvo mūziku. Mēs rīkojam noteikti arī banketus. Tam visam tiek veikta tāda individuāla pieeja, jo, teiksim, tiek ar klientu izrunāts viss nianses, ko viņš vēlās. Svinības, ja kādas, varam rīkot kāzas, jubilejas, visu, ko vien cilvēks var vēlēties. Chocolate & Pepper ir tāpēc, ka ikvienā uzņēmumā ir, teiksim, jābūt tam savam pipariņam un tam savam saldumam. Un līdz ar to mēs arī cenšamies uzturēt mūsu kolektīvā, mūsu atmosfērā vienmēr gan šo saldumu, gan arī šo savu veidu pipariņu. Kafejnīca Chocolate & Pepper ir ļoti īpaša vieta mums Jelgavā, jo mūsu šefvāri pagatavotie ēdieni, gardie dzērieni, kā arī patīkamais vīnu piedāvājums un ļoti jaukais interjers jūs vienmēr gaidīs mūsu patīkamajās un maģīgajās telpās. Rīgā satiksme ir ļoti intensīva, un viena no noslogotām vietām ir Augusta deglavas iela. Un tieši šeit, deglavas ielā 55B, atrodas vieta ar nosaukumu Erebuni, kur šķietam nereāli pilsētas vidū atrodas kā neliela oāze, kur jūs varat noslēpties no ikdienas steigas un pilsētas skaļajiem trokšņiem un baudīt armēņu vai Eiropas virtuves ēdienus, kā arī kādu no 22 veidu šašlikiem, kurus jau daudz atzinuši kā labākos Rīgā. Restorāns un atpūtas komplekss Erebuni atrodas gleznainā dārza ielenkumā, starp kokiem, ziediem un strūklakām. Nokļūstot šeit, jūs varēsiet patīkami atpūsties, nobaudīt īstus armēņu ēdienus vai izvēlēties pēc Eiropas virtuves tradīcijām gatavotos. Šeit jums piedāvās vairāk nekā 20 šašliku veidus, plašu otro ēdienu, zupu un salātu klāstu. Restorāns un atpūtas komplekss Erebuni piedāvā telpas svinībām, kāzām, jubilejām un citiem pasākumiem, izbraukumu banketu apkalpošanu, ēdienu piegādi, dāvanu kartes un plašu bezmaksas autostāvvietu. Viesu skaits ir līdz 80 personām. Šeit esat laipni aicināti ar visu ģimeni, jo šeit ir ne tikai liels spēļu laukums bērniem, bet arī plaša autostāvvieta, kur vieta atradīsies pilnīgi visiem viesiem. Kā arī baudīt pusdienas vai vakariņas privātā gaisotnē, ar draugiem, ģimeni vai otro pusīti kādā no 14 mājiņām, 4 VIP mājām, vai svinēt kādus svētkus vai organizēt pasākumus kādā no bankas zālēm. Laipni gaidīti oāzē Erebuni. Šī vieta ar mājīgo interjeru un fonā skanošu skaistu mūziku atrodas Rīgā Tērbatas ielā 28. Šeit ģimenes uzņēmums, 3 burvīgas dāmas un, protams, ģimenes stiprā dzimuma piedalīšanos nesen vēra vaļā restorānu brančotavu Spārnos, kur ikdienu pat ģimene rūpējas par to,
lai ik viens viesis justos tiešām kā būtu pacēlies spārnos. Un šeit jau Latvijā popularitāti guvušais brančs ir pieejams ne tikai nedēļas nogalēs, bet katru dienu. Kopš 7. jūlija Tērbatas ielā 28 darbojas jauns restorāns ar gaisīgu nosaukumu Spārnos. Tas ir ģimenes restorāns, kurā saimnieko māte un viņas dviņu meitas. Mūsu nosaukums, kas ir Spārnos, tā arī bijusi vienmēr mūsu tāda devīze vai moto. Tā emocija, ko mēs vēlamies nodot citiem. Un tā ir tā emocija un tas piedzīvojums, ko mēs gribam, lai mūsu viesi sajūt. Un Spārnos tas nozīmē to, ka tā ir iedvesma, tas ir vieglums, tas ir prieks, tā ir ļaušanās. Kāpēc mums vispār saucās restorāns Brančotava? Tāpēc, ka mēs tieši vēlējāmies to, lai ir iespēja cilvēkam ne tikai brīvdienās, bet arī darba dienās, neatkarīgi no tā, cik viņam ir laika, viņš atnāk, samaksā naudiņu, tu steidzies, ir kārtībā. Samaksāja naudiņu, ātri paēda, aizskrēja, tik cik gribēja. Tev ir daudz laika, tev ir kaut kāda biznesa tikšanās vai gribi ar draudzenēm pasēdēt. Lūdzu, atkal tā pati naudiņa, bet tu vari to laiskoties, tieši tā. Vēlās brokastis bērniem līdz 3 gadu vecumam ir bez maksas, bet bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam par puscenu. Otrā stāvā tā tad ir restorāna piedāvājums. Pirmajā stāvā ir Brančotava, savukārt otrā stāvā mēs piedāvājam no šefpavāra ēdienkartes dažādas uzkodas, salātus, desertus, otros ēdienus, gaļas, zivis. Ir arī atsevišķa sadaļa veģetāriešiem. Vienu dienu zvanīja arī meitene, kas bija vegāns un jautāja, vai ir ko ēst, un šefpavārs teica, visu var sarunāt, ir arī, var pabarot arī vegānus. Atsevišķi ēdienkarti ir arī bērniem, jā. Laipni lūgti restorānā Spārnos, Tērbatas ielā 28 Rīgā. Šis mans jaunais draugs ir Žurklēns Remī, no mums visiem labi zināmās animācijas filmas Gardēdzis. Un pateicoties tieši viņam, gluži kā filmas oriģināla nosaukums, ir nosaukts šis mājīgais restorāns Ratatouille. Ratatouille no franču valodas nozīmē dārziņu sautējumus, taču šeit, vairāk gadu garumā, ikdienas šefpavārs no Francijas lutinās jūs ne tikai dārziņu sautēju, bet arī daudziem citiem interesantiem un garšīgiem ēdieniem un desertiem. Bienvenue chez nous, au restaurant Ratatouille, pour profiter du cadre exceptionnel avec cette terrasse ombragée et profiter aussi bien sûr de nos spécialités, fruits de mer et toute notre carte qui est très intéressante. Voilà. Franču restorāns Ratatouille, kas atrodas Berģos, Upes ciema ielā 66, aicina nobaudīt franču ēdienus romantiskā un elegantā atmosfērā, kā arī patīkamā franču mūzikas pavadījumā varēsiet baudīt Francijas sieru un vīnu. Gatavošana tā ir māksla, tā saka restorāna Ratatouille šefpavārs Jean-Marc Bordenave, kas pilnībā atbalsta šādu skatījumu uz savu darbu. Ar laiku Jean-Marc ir kļuvis par meistaru klasiskajā franču virtuvē. Tāpēc restorāna apmeklējums jums ilgi paliks atmiņā. On vous propose aussi un dessert, une sphère au chocolat avec à l'intérieur un nougat glacé, voilà, qui est très original. Et servi avec une sauce au caramel chaude qu'on verse sur la sphère. Voilà, c'est particulier. Laipni lūgti restorānā Ratatouille. Esmu atbraukuši uz Baltzaru, kur pirms 12 gadiem savu likstdevīja kāds krodziņš. Un līdz pat šodienai ikdienas lutiņi jūs ar gardu maltīti, kā arī pieejama banketzāle un 4 mājīgi numuriņi. Vēlāk dosimies uz Vanaga likstu Rīgā. Krodziņš Vanaga liksta ir ierīkota glaznainā vietā, kas atrodas starp Lielo Baltazaru un Mazo Baltazaru. Viesi uz vietas var ieturēt maltītes un visā naktsmītnē izmantot bezmaksas bezvada internetu. Katrā numurā ir interjers siltos krāsa toņos un LCD televizors ar maksas kanāliem. Krodziņā Vanaga liksta ir bārs, bērnu rotaļu laukums un bezmaksas privātā auto stāvvieta. Viesiem 50 metru attālumā ir pieejama laivu nomas iespēja. Savukārt izjādes ar zirgiem ir pieejamas 1 kilometra attālumā.
Rīgas centrs atrodas 24 minūšu brauciena attālumā. Ēkas 2. stāvā piedāvājam banketu zāli ar kamīnu 40 personām un 4 mājīgas istabiņas nakšņošanai. Apkalpojam arī izbraukumos banketus un ēdinām brīvdabas apstākļos. Laipni lūgti Vanaga Ligzdā arī Rīgā, Brīvības ielā 59, kur varēsiet ātri un garšīgi paēst, kā arī atpūsties savu draugu lokā līdz pat 100 viesiem. Krodziņš Vanaga Ligzda jūs iepriecinās ar lielisku virtuvi un plašu ēdienu izvēli. Mierīgas mūzikas pavadībā, telpās ar unikāli veidotu dizainu. Ar sev tuviem cilvēkiem paēst, padzerties, pasēdēt. To piedāvā vieta tieši ar šādu nosaukumu – Pasēdēt, Stāba ielā 10. Atnācām pasēdēt uz pasēdēt varētu būt viens no visbiežāk dzirdētajiem jokiem. Kafejnīcā, restorānā pasēdēt, katrā jokā daļa joka, jo nosaukums vēsta par iestādes galveno mērķi un virzību. Tā pamatdevīze bija pasēdēt, paēst un padzert, tā sakot. Bet galvenokārt tā ideja bija tāda, ka mājīga atmosfērā, nepies pēc tā gaisotnē, atnāk paēst, pasēdēt. Darba dienās pasēdēt tiek piedāvāts pusdienu piedāvājums, kuru iemīļojuši ļoti daudz apkārt strādājošo, ko arī apliecina lielā pusdienotāju aktivitāte. Spējam pielāgoties apmēram 60–70 cilvēku kopskaitam, tā sakot. Pasēdēt nestāv uz vietas, un tiešām tā ir, ka katrs gads, ja mēs atskatāmies iepriekšējiem, katrs gads ir nācis ar kaut ko jaunu. Un tagad arī tuvojās 4 gadu jubileja mūsējā, un mēs arī esam sagatavojuši ļoti daudz un dažādus pārsteigumus, jaunumus, kurus ļoti daudz nevaram atklāt, vai ne? Bet viens, ko drīkstam pateikt, tas, ka augusta beigās mums ir tā jubileja, vai ne? Un tad noteikti arī tiks atklāta jaunā ēdienkarte, kur būs arī ļoti liels solis uz priekšu spērts, vai ne? Un tā kā jāgaida tikai augusta beigas, un tad būs daudz jaunumi, tā sakot. Šobrīd atrodos Rīgā, Lašplēša ielā 41, 2. stāvā, kur atrodas fitness studija Figūra Fit. Ikdienā šeit vīriešiem ieeja ir aizliegta, taču šodien mums bija tā unikālā iespēja šeit paviesoties, lai parādītu jums, dēļās dāmas, ka ikdienā arī jūs varat parūpēties par savu veselību un skaistumu unikālos veidos, kādi nav atrodami citur Rīgā. Veselības un skaistuma oāze Figūra Fit Lačplēša ielā 41 gaida ciemos sievietes, kuras rūpējas ne tikai par savu vizuālo tēlu, bet arī par veselību. Fitnesa studijas izpratne par sievietes fizisko veselību tik tiešām ir unikāls koncepts. Par to liecina apmeklētāju atsaucība, kas 3 gadu laikā ir tikai augusi. Tieši studijā Figūra Fit ik katra sieviete iepazīst sportiskās aktivitātes jaunā izpratnē. Šeit Lačplēša ielā 41 ir radīta īpaša vietiņa treniņiem un procedūrām ar dažādām atšķirīgām programmām. Proti ar programmu Avanti Cardio Gym, Simply Belt un limfodrenāžu šaku. Šādi piedāvājumi nav nevienā citā fitnesa studijā Rīgā. Figūra Fit piedāvāto treniņu veidu un procedūras ir ļoti dažādas, bet to mērķis ir viens – palīdzēt sievietēm samazināt svaru, ķermeņa apjomu, uzlabot ādas stāvokli un cīnīties ar celulītu. Mūsu studija arvien vairāk apmeklē klientes bez iepriekšējās fiziskās sagatavotības, kuras pirms tam ar sportu ir bijušas uz jūsu. Studijā Figūra Fit ik katra sieviete izjutīs īpašas rūpes un komfortu, jo izstrādātās programmas ļauj trenēties nevis grūtāk, bet gudrāk. Tikai pie mums vienīgiem Rīgā ir pats modernākais trenažieris Avanti Cardio Gym, kur treniņa laikā 30 minūtēs jūs varat sadzināt 7 reizes vairāk tauku un kļūt 4 reizes lokanāks un spēcīgāks nekā trenēties uz citiem trenažieriem. Otrkārt, pie mums ir pieejams masveidā nodarbības ar Simply Belt un Short sistēmām. Tas nozīmē, ka kardio treniņa laikā fiziskā slodze tiek apvienota ar problēmu zonu masāžām. Un treškārt, mēs varam piedāvāt limfodrenāžu šaku, kas jums sniegs relaksējošu masāžu ķermeņa augšdaļai, rokām, pleciem, krūtīm, mugurai un krustiem. Turklāt studijā ir parūpējušies arī par kosmetologa pakalpojumiem. Pieaudzētas kropstiņas, izkoptas uzacis un ne tikai. Regulāri apmeklējot studiju, jūs tik tiešām jutīsieties kā karaliene.
Speciālisti piemeklēs un ieteiks tieši jums visnepieciešamākās un noderīgākās procedūras, kuras acīm redzami palīdzēs jūsu ādai izskatīties tvirtākai un pašai ar lepnumu kāpt uz svariem, jo redzamais rādītājs tajos būs gluži vai kā medus maize dvēselei. Studijas darbības laikā pieredzētas tiešām brīnumainas pārvērtības, kuras iesakām ik katrai sievietei, kura vēlas izlausties no ikdienas rutīnas, justies iekārota un apmierināta ar savu atspulgu spogulī. Mīļās dāmas, ik katra no jums ir laipni gaidīta Lāčplēša ielā 41, 2. stāvā. Fitnesa studijā Figūra Fit. Jūs tiešām atradīsiet savu labsajūtas un lieliskās fiziskās formas paradīzi. Visi Figūra Fit studijas piedāvājumi ir atrodami mājaslapā figurafit.lv. Dargās dāmas, mīliet sevi savu ķermeni, ieklausieties sevi, dzīvojiet saskaņā ar sevi, un tādēļ esiet laipni gaidīti studijā Figūra Fit. Uzdrošinieties pamēģināt, un mūsu jaukais kolektīvs ar smaidu jūs sagaidīs. Uz tikšanos! Ne tikai dāmām, bet arī kungiem nepieciešams atjaunot savus spēkus un pabarot ķermeni. Visu nepieciešamo atradīsiet internetu veikalā sportmilsshop.com, kā arī turpinājumā par to sīkāk jums pastāstīs speciālisti un profesionāls sportists Dainis Zāģers. Sporta uzturu tirgojam jau kopvērtējumā kādus 15 gadus. Piedāvājam sākot no vitamīniem līdz proteīniem. Pārsvarā iepērkās pie mums sportisti un veselīgu dzīvesveidu piekritēji. Ir cilvēki, kas uzskata, ka šie sporta uzturs, kad viņas pielīdzina viņas gandrīz vai steroīdiem, kuriem uzskata, tur vecmodīgi. Bet tā nav taisnība, jo viņi visi ir iegūti no dabīgiem produktiem. Un ar laiku jau cilvēks, kad viņš sāk trenēties, viņš jau saprot, ka ar to ēdienu vai to pieejamo produktu klāstu, kas ir veikalos, ka tas progress apstājās. Kaut ko jau es nodarbojies sācis ar powerliftingu, un tad kaut kā lēnām pārgājos uz spēka vīriem. Uz spēka vīros es jau esmu, man liekas, kaut kāda 8. vai 9. sezona. Pēdējās 3 sezonas jau diezgan tādā augstā līmenī, kur startē jau Čempionu līgā, un tagad jau šonedēļ atbrauc mājās ar Eiropas bronzu. Tā, ka tu gribi sabalansēt visu to pārtiku, tad es domāju, ka ir diezgan grūti, jo tāpēc, tad tev ir jāpēd daudz vairāk tās gaļas, lai tu uzņemtu visu to, ko tu vari uzņemt no šejienes vai vēl kaut kas. Protams, es varu pateikties arī šai firmai, ka viņi man jau ne pirmo gadu atbalsta šajās sportistu gaitās, un tas, protams, jebkuram sportistam ir diezgan svarīgi, kad arī tev ir tāds atbalstītājs, kas tev piedāvā šo uzturu. Lai tev tas treniņš noritēt intensīvāk, tur ir vajadzīgi visādi enerģijas dzērieni, un lai tu atjaunotos, tev ir vajadzīgs atkal visādi tie dzērieni, lai tu pa nakti, lai tev tas organisms jau atjaunotos labāk, tev atkal ir šis viss kaut kas savādāks, un tas viss, un to tieši piedāvā arī šī firma. Vasara ir pilnā sparā, un, protams, gribās atpūsties un izbaudīt labo laiku. Taču nevajag aizmirst to, ka septembris nav tālu aiz kalniem. Un, ja vēl neesat domājuši par to, kur tālāk mācīties, tad ir īstais brīdis sākt par to domāt. Turpinājumā parādīsim, ko jums piedāvā Rīgas valsts tehnikums. Rīgas valsts tehnikums šobrīd ir viena no iecienītākajām profesionālajām mācību iestādēm jauniešu vidū, un nevelti. Tā ir sava sena 95 gadus ilga vēsture. Rīgas valsts tehnikums piedāvā apgūt izglītību 39 izglītības programmās. Piedāvājam izglītību audzēkņiem jauniešiem pēc 9. klases un pēc 12. klases. No šī gada 1. septembra durvis vērs praktisko mācību centrs, jaunizbūvēts praktisko mācību centrs, un aprīkots ar jaunām tehnoloģijām Dārzciem ielā 64. Tā kā jauniešiem, gan tiem, kas mācās jau Rīgas valsts tehnikumā, gan tie, kas domā iestāties Rīgas valsts tehnikumā, sākot ar 1. septembri tiks piedāvāts modernas tehnoloģijas un moderna infrastruktūra. Rīgas valsts tehnikums ir viena no tām mācību iestādēm, kur rūpējas arī par katru audzēkņu darba iespējām nākotnē.
Tehnikumam ir sadarbības partneri dažādu nozaru uzņēmumos. Mēs arī īstenojam darba vidē balstītu izglītību, piedāvājot prakses vietas un darba vietas uzņēmumos. Sadarbojamies gan ar Latvijas uzņēmumiem, gan arī ir sadarbības līguma ar ārzemju uzņēmējiem. Rīgas valsts tehnikumā uzņemšana turpinās līdz pat 22. augustam. Īpaši gaidam uz kokapstrādes un poligrāfijas specialitātes nodaļām. Mēs atrodamies pie Kliģa ezera, kur pašā tā krastā atrodas liels, skaists viesu atpūtas komplekss. Šeit ir gaidīts ik viens – ģimenes ar bērniem, draugu kompānijas, vai arī vienkārši vēlaties romantiski pavadīt divatā laiku tuvāk pie dabas. Un, protams, laipni aicināts ir arī aktīvākas kompānijas, kas vēlas rīkot kādas sporta sacensības vai arī citas aktivitātes. Komplekss Kliģi priecē atpūtnieks ar viesmīlību, laipnību, kā arī ērtām naktsmītnēm. Komforta mīļotājiem ir pieejams koteģu mājas ar brīnišķīgu skatu uz ezeru. Katrā mājā ir guļvietas 8 personām, labi iekārtot virtuve, labi ierīcības, televizors, 3 guļamistabas un liela viesistaba. Aktīvas atpūtas mīļotāji var uzspēlēt volejbolu, basketbolu un izbraukt ar laivām pa Kliģa ezeru. Arī par bērniem Kliģi ir padomājuši. Mazie var rotļāties bērnu laukumā, šūpoties un lēkāt batutā. Viesu mājā ir 12 divvietīgu numuriņi, konferenču zāle, sauna, kā arī labi iekārtotas virtuves. Šeit jums ir arī lieliski iespēja kopā ar ģimeni vai draugiem noīrēt kādu no 7 sešvietīgām kempinga maiņām, kur blakus atrodas šāda unikāla malkas pirts. Pēc tam atdzesēties baļā vai pat taisno leco dīķi. Atpūtas kompleksā Kliģi ir iespēja viesmājā vai arī teltī svinēt kāzas, rīkot zaļumballes, banketus, dzimšanas dienas, saviesīgos pasākumus, sporta spēles un seminārus. Tas šajā reizē arī viss. Paldies, ka šo pusstundu bijāt kopā ar mums un vēlos atgādināt, sekojiet Latviju šodien sociālos tīklos Twitter, Facebook un Draugiem LV, kā arī iepriekšējos raidījumus meklējiet YouTube Latviju šodien. Un ja arī jums ir ko pastāstīt un parādīt, tad sazinieties ar mums pa ekrānā redzamo e-pasta un telefonu numuru. Kā arī tiekamies pēc 2 nedēļām, vieta un laiks nemainīgs un noteikti uzzināsiet kaut ko jaunu un interesantu. Čau!